Latvijas Rādio 2 ēterā raidījums Dzīves virtuve. Virtuve ir klāt un arī Dzintars Stiloks, protams, arī ir klāt. Labrīt visiem tiem, kas alaži klausās arī Dzīves virtuve. Jā, Dzīves virtuvē, tā ir mūsu tradīcija. Mēs ļoti bieži, nedēļā pat vairākas reizes, runājam par veselību. Laikam jau tādēļ, ka veselība mums ir tik ļoti aktuāla, un Latvijā tīpaši mums tas ir aktuāli. Jā. Arī daudz. Par ko šodien runāsim? Šodien runāsim par to, kas ir skenerterapija, un par to mēs esam kādreiz arī mūsu raidījumā runājuši, bet tagad mēs arī raidījuma laikā paturēsim rokā arī aparātus un par to, kas ir skenerterapija, mums pastāstīs, kā arī šis skeners darbojās uzņēmuma EcoVest pārstāvis, un tās ir Dace Meija un Inga Kaminska. Sveicināti, dāmas! Labrīt! Tuvāk lūdzu pie mikrofoniem, lai mēs varam dzirdēt jūsu balsis. Jā. Kā teica kādreiz kāda kundze, un tas man palika ļoti labi prātā, viņa teica tā: vienalga, kas vai tās ir zāļu tējas, vai tradicionāla vai netradicionāla medicīna. Galvenais, ja cilvēkam palīdz. Un patiesībā, ja mēs tā domājam, tiešām, kas tad ir svarīgākais? Svarīgākais, ja cilvēkam uzlabojas veselība, cilvēkam dažkārt tiek saglābta veselība. Ja? Nu, tieši tā. Jā, un arī mēs savos raidījumos runājam par visdažādākiem terapiju veidiem, un tā. Skeneri arī, laikam, ir tas, pie kā mēs vēl Latvijā neesam pieraduši. Par to tad arī raidījumā. Vēl tik atgādināšu mūsu adresi virtuve@lr2.lv. Rakstiet! Mūsu viesis Dzīves virtuvē. Jā, atgādināšu, ka pie mums viesos ir uzņēmuma EcoVest pārstāvis Inga Kaminska un Dace Meija, un runājam mēs par skeneru. Tā ir pareizi, laikam, skenerterapiju. Un runājam par tiem maziem aparātiņiem, bet pats svarīgākais, laikam, zināt to pamatprincipu. Kas tad īsti tas ir? Jo es esmu lasījis, es esmu arī dzirdējis klātienē, bet man tā īsti pašām vēl joprojām arī nav tā skaidrs. Kas tas par svēru? Galvenais, ka tur, lai visiem būtu tagad skaidrs, tie nav medikamenti, tā nav ķīmija, tā nav kaut kāda tāda veida iedarbība uz organismu, bet gan fiziska iedarbība. Ja? Tā ir? Jā. Daci. Nosauksim to šādi. Tā ir informatīvās medicīnas iekārta, kas darbojas organismu funkcionālo sistēmu sakārtošanā, atjaunošanā. Pats nosaukums skener ietver tā raksturojošo būtību. Bišķiņ atšifrējuši pa burtiem. Ko tas nozīmē? Tā nav skenēšanas metoda. Jā, kaut kā līdzīga mazliet. Cilvēki jauc, ka kaut ko mēs skenējam. Bet tas tā tulkojumā latviski varētu atšifrēt šādi: paškontrolējoša energo-neiro-adaptīva regulācija. Skan ļoti sarežģīti. Jā, ļoti diezgan. Paškontrolējoši, tas ir tas svarīgākais laikam, jā? Tāpēc, ka mūsu organismam ir milzīga tieksme paši atjaunoties, un mums ir ļoti lieli iekšēji resursi, kurus mēs varbūt pat neapzināmies, neizmantojam, jo mūsu organisms, teiksim, ikdienā tiek orientēts uz pašu atjaunošanos. Lūk, un ko dara skeners? Skenera galvenā uzdevums ir strādāt ar mūsu nervu šķiedras impulsu pārvadi. Tad nervu šķiedra ir galvenais, teiksim, saziņas līdzeklis mūsu smadzenēm ar mērķu šūnu. Lūk, un tieši skeners ir tas, ar kā palīdzību mēs varam šo te jautājumu sakārtot, atjaunot. Varbūt vienkāršāk. Tas pirmais, vai es pareizi domāju tagad, ja? Okay. Šis aparāts man kaut kādā veidā stimulē kaut kādas nervu šūnas, kā tā būtu, nenauga nervu galvas, es teikšu ļoti banāli, ja? Tālāk signāls laikam tiek dots uz smadzenēm, ja? Un smadzenes dod atpakaļ tagad, ja? Kā direktors, ja? Kā pārvaldītājs. Dod atpakaļ signālu, lai tas organisms kaut kāds daļa, kaut kas no manis sāk aktivizējas. Jā, bet kas ir tas signāla devējs? No kā nāk šis signāls? Redzi, no kā? Iekārtas galvenā sastāvdaļa ir elektrods, kurš ir pietiekami gudri izveidots. Nestāstīšu, kas tur ir iekšā, bet ideja tāda: elektrods, tiešām nodod elektroimpulsu mūsu nervu šķiedrē. Varbūt mazliet sīkāk. Visa mūsu organisma funkcionālā sistēma tiek vadīta ar nervu sistēmas palīdzību, kas sastāv no nervu šūnām, kuras sazina savā starpā ar nervu impulsiem. Šis nervu impulss ir tieši tas, kas varbūt slimības laikā mums tiek izjaukts. Un ar šīs ierīces palīdzību, pieskaroties ķermeņa ādai, mēs to varam atkārtot, atjaunot, jo tāpēc, ka smadzeņu centri atcerās mūsu veselības stāvokli, dažādu
Mums ir 21. gadsimtā ļoti daudz iemeslu, kāpēc mēs teiksim dažādi ārējo un iekšējo vidas faktoru ietekmē. Šis impulss izmainās. Teiksim, viņš nav tāds, kāds viņam jābūt veselības stāvoklī. Būtībā tas tagad tiek pamodināts atkal. Ja? Tā kā, ļoti pareizi. Ļoti labs vārds. Aizmirsis kaut kas ir aizmirsies jau un tiek pamodināts. Kaut kā ir apstājies, nav aktīvi šī darbība. Ja tā kā atrofējas mazliet kaut kāda iemesla dēļ. Vai mēs pareizi domājam? Jūs diezgan pareizi domājat, jā, jo tāpēc, kad ja es šeit sākšu tā diezgan medicīniski stāstīt, ja, var ar mazlietiņu medicīniski un varbūt mazlietiņu tādām vienkāršām cilvēkiem saprotamā valodā, kā varbūt es stāstu saviem klientiem. Jo, teiksim, jūs šobrīd strādājat radio. Ja? Lai cilvēki labi dzirdētu, jūs esat noskaņojuši konkrētu frekvenci savu radio. Tieši tāpatās arī mūsu nervu šķiedri strādā. Un ja kaut kur aiziet no šīs te frekvences, no šis te raidītājs, ja? Tad šis radio čērkst. Tieši tāpatās ir ar mūsu organismu. Ja? Arī čērkst. Arī čērkst. Skaņa nepienāk. Tieši tā. Bēdīgs organisms. Jā. Lūk, skeneru aparatūrā ir dažādi parametri, ir dažādas, teiksim, mēs varam veikt šeit terapeitisks procesus, kur rezultātā mēs dažādās šajās te frekvencēs varam atjaunot organismu šķiedru. Gan tad, kad viņa ir akūtā stāvoklī, gan tad, kad viņa ir hroniskā stāvoklī, kurā variantā mēs ar šīs te ierīces palīdzību varam atjaunot un sakārtot organisma pašatjaunošanās sistēmu. Es, ja pareizi saklausīju, tad tas nozīmē ne tikai to, ka man pēkšņi ir kaut kas pasliktinājies, bet ir slimība, bet ja man ir arī hroniska slimība, ja? Tas nozīmē arī iestāvējusies. Jā. Tātad, ja man ir hroniska problēma, arī ar to var tikt galā. Ja? Tā droši vien intensīvāk un regulārāk kaut ko darot. Ja? Tā, ar šo pirmo daļu esam... Atbildi sagaidām. Tad jā. Sagaidām atbildi? Jā, ar hroniskām slimībām, protams, ir, kā es saku, step by step ļoti lēni, nevajag tā agresīvi. Jā, jo tāpēc, kad es varbūt gribu pateikt to galveno būtību. Skeneru terapijas iekārta, šī ierīce, nav brīnuma instrumenta līdzeklis, ar kuru palīdzību mēs tā kā ārstējam slimību. Mēs atjaunojam paša cilvēka pašregulācijas sistēmu un šo te adaptīvo. Adaptīvs ir pielāgošanās. Ja? Tad mēs atjaunojam šim cilvēkam šīs organisma spējas pašsakārtoties, pašatjaunoties. Un ja jūs nākat uz skeneru terapiju, tad patiesībā mēs atjaunojam visas jūsu funkcionālās sistēmas. Sākot ar asinsriti un elpošanas un gremošanas, hormonālās, jā, tad tā sarežģīti atkal aiziet. Ja? Jebkurā variantā mēs neārstējam slimību, mēs dziedinam cilvēku no šī skatu punkta, ka mēs atjaunojam viņa paša iekšējās spēju atjaunot organismu un noturēt veselības stāvokli. Tas bija tas formulējums, kas bija jādzird. Jā. Jā, mēs turpinām tālāk dzīves virtuves raidījumu. Šodien mēs runājam par skeneru terapiju un kas tas tāds ir. Un mums raidījumā ir tikšanās ar divām dāmām no uzņēmuma EcoVes, un mums ir saruna ar Daci Meiju un Ingu Kamīnsku. Un es arī mazliet tā kā palasīju, paskatījos, kas tad tas ir vēl, lai kaut ko saprastu, un tad es izlasīju arī tādu lietu, ka, it īpaši skeneri laikam palīdz tādos dažādos sāpju gadījumos, sāpju rendēšanā, galvas sāpes, migrēna, vēdera sāpes, muguras sāpes, un liekas, pilnīgi viss man ir, tad tas nozīmē vispār, kāpēc tas tā ir, ja tas viss jau mums ir pazīstams. Esam gājuši jau cauri visam šīm sāpēm. Kā vispār ir šīs sāpes? Kāpēc mums piemeklē tādas tik dažādas slimības, ka tagad jau liekas tiešām vairāk gadiem ejot, tas viss ir priekš manis. Kāpēc tā? Jā, kāpēc mēs slimojam? Man liekas, ka tas būtu tas pats galvenais jautājums, uz ko mums vispār vajadzētu zināt atbildi. Un tāpēc es gribu lielu pateikt paldies Zintaram, ka viņš uzaicināja mani uz raidījumu. Pastāstīt, tad būtībā, kas tad ir slimība kā tāda un kāpēc mēs slimojam. Un varbūt tas ir tas, ko es pamatā cenšos arī EcoVes ietvaros darīt, izglītot cilvēks. Ja, tātad mums ir dažādas lekcijas, ar manīm strādā dažādi ārsti EcoVesā. Mums ir arī tādas lekcijas par organisma pamatiem. Tātad, kas ir pamatā, kāpēc mēs slimojam? Un izrādās, cilvēku ķermenī ir 5 orgānu pāri,
kas ir galvenie enerģijas ražotāji organismam. Tā tad ir 12 kopumā sistēmas. Es varbūt viņas tagad nesaukšu. Tas viss ir Eko mājaslapā, Ekoves mājaslapā, jūs to varat izlasīt. Nu jā, bet tikai to virzienu. Ļoti īsi mums ir 10 orgāni, kas ražo enerģiju visam organismam. Un pats vienkāršākais piemērs tā ir akna. Akna ražo enerģiju ne tikai sev. Viņa ražo kakla mandelēm, viņa ražo acīm, viņa ražo visai kāju venozajai sistēmai. Un tajā brīdī, kad mazs bērniņš regulāri slimo ar angīnu, mums vajadzētu varbūt nevis tik ļoti pievērst uzmanību angīnas ārstēšanai, bet paskatīties, varbūt mums bērniņam trūks D vitamīns. Un ļoti bieži dodot tikai D vitamīnu, tas viss pats atrisinās. Bet ja mēs ilglaicīgi pieņemsim, ārstējam to angīnu, un beigās tā angīna, protams, pāriet, un pēkšņi bērnam ļoti pasliktinās redze. Kurš to sasaist? Neviens. Un īstenībā es gribētu pateikt, ka sāpe, tas ir viens no pirmajiem signāliem, ka kāda no šīm 12 sistēmām nestrādā. Tad tas ir zvaniņš. Un es varu pateikt, ka tā pati galvas sāpe var būt no 4 dažādām sistēmām, atkarībā, kur viņa sāp. Nu jā, bet mēs pareizi domājam, tā man sāp galva, man vienkārši jālikvidē galvas sāpes. Jā. Pirmā doma tableti, citramons, jā, un aiziet. Jā. Nu, paldies, Dzintar, tu aizskar to tēmu, kāpēc es esmu šodien šeit. Man ļoti gribās visiem pateikt, ka ir iespēja bez analgīna, nekaitējot atkal tām pašām nierēm un aknām, perfekti tik galā ar galvas sāpēm. Un viens no tiem veidiem ir šis pats maziņais skenera aparāts, kurš oficiāli ir pierādīts un klīniski atzīts, ka viņš ir 5 reizes stiprāks analģētiķis par visām narkotikām. Uzreiz, jebkuram cilvēkam klausoties, radīsies jautājums, kāpēc mums visiem tagad tas nav mājās atvilknē pie visām tabletēm? Paldies, Dzintar! bet nopietni. Redziet, kāpēc? Tas ir ļoti vienkārši. Tā ir, noskaidrosim uzreiz, netradicionālā medicīna. Jā, visā pasaulē, izņemot Krievijas federāciju, tā ir holistiskās medicīnas sastāvdaļa. Un kā ir tikai Krievijā? Tā ir iekļauta klīniskajā medicīnā, klasiskajā. Ja? Ar viņu strādā ārsti slimnīcās, ar viņu strādā arī uz ātrajām palīdzībām. Jā, teiksim, ar viņu var atgriezt cilvēku pie dzīvības, ja viņam kaut kas ir noticis. Kā to pareizi pateikt? Jā, es nezinu, insults vai infarkts un tā tālāk. Jā. Tiešām tāpēc es arī saprotu, kādēļ par skeneru kaut ko interesējoties un meklēt internetā un parādās baltos virsvārčos, tā sakot, speciālisti, bet kāpēc visi materiāli krieviski. Tas nozīmē, ka laikam tur tas tiešām iet Krievijā tas ir vispār uzsākts 35 gadu atpakaļ, kādreiz 35 gadi, un ļoti ilgus gadus viņi tiešām slimnīcās pielieto šo mazo aparātiņu. Jā. Dace, mēs tagad runājam par to, kā tas darbojas. Tātad signāla princips, tas ir elektrisks signāls. Ja? Pamatā tātad šis signāls, kas tiek padots un ķermenis pats sevi, organisms aktivizē un sāk tā kā saregulēt sevi. Ja? Šī saregulēšana, lai būtu priekšstats, varbūt mēs varam tā izskriet cauri, kaut gan muļķīgi tā teikt. Tik daudzas problēmas es atradu, kur tiek aprakstīts, kuros gadījumos palīdz. Ja? Kā piemēram, skeleta muskuļu sistēmas, tur ir lūzumi, elpošanas sistēmas, astma, bronhīts, sirds asinsvadu sistēmas. Proti, viss, kas ir asinsspiedieni saistīts arī tur. Gremošanas sistēma, tas pats gastrīts arī un daudz kas cits, imūnās sistēmas traucējumi, vairogdziedzera problēmas, alerģijas. Un par kosmetoloģiju nemaz nerunājot, izrādās, ka pat grumbu samazināšana, vai tas tiešām tā ir? Celulīts arī. Nopietni. Tas ir mēģināts? Jā, tas ir mēģināts. Un patiesībā viss tas, ko tu, Dzintar, uzskaitīji, gribu vienā vārdā teikt tā. Tātad šī sistēma tiek izjaukta. Ja cilvēkam tiek izjaukta nervu, teiksim, pārvades sistēma, tad šī nervu šķiedra nestrādā, tad smadzeņu centri nevar padot kvalitatīvu impulsu mērķu šūnai, un cilvēka šī funkcionālā sistēma iziet no aprites. Salīdzinot varbūt tā kā ar tādu pulksteņu mehānismu, kur iedomājieties, kā Inga teica, ir 5 orgānu pāri, teiksim, šie attiecīgi orgānu pāri salīdzināsim ar zobratiņiem. Lai pulkstenis rādītu pareizi laiku šiem zobratiem, ir jāiet visiem solī un jābūt saskaņotiem. Kas notiek, ja kāds zobratiņš nogurst? Ja? Tad organismā kāda funkcionālā sistēma uzņemas lielāku atbildību. Protams, cilvēks to sajūt kaut kādā veidā, pirmās vēstneši nenāk sāpes. Pirmais vēstnesis nāk vai nu nogurums, ienāk organisms dod zīmes.
Kaut kas ir mainās, piemēram. Viss kaut kas var mainīties, ēstgrib var mainīties, miegs var mainīties, visādas lietas. Nu, lūk, tad kas no šiem zobrata sistēmiņām iziet ārā, organisms tāpēc nebeidz funkcionēt, ja? Viss notiek. Tikai skatieties, viens organisms, zobratiņš nogurst, otrs iet par ātru. Lūk, ar skenerterapijas palīdzību mēs varam diezgan precīzi uz ādas noteikt, kurš ir noguris un kurš iet par ātru. Un tas arī ir mūsu galvenais darbs. Darbs ar ādu. Jo ar ādu tas viss arī notiek. Jā. Mēs turpinām tālāk dzīves virtuvi, un šodien mēs runājam par skenerterapiju. Varbūt arī ne tikai par to, runāsim vēl par kaut ko, bet katrā ziņā mēs šeit raidījumā tiekamies ar uzņēmumu EcoVest pārstāvēm Ingu Kamīnsku un Daci Meiju. Un, jā, runājam par šo aparātiņu, runājam, kā tas pamatā darbojas, tātad caur ādu. Ja? Un kas tiek darīts? Tā kā masēts vai kas tiek darīts? Glaudīts. Labs apzīmējums. Tātad ar skeneru elektrodu strādāt pa cilvēku ādu notiek tāds kā dialogs iekārtē ar organismu. Jo skeneru unikalitāte slēpjas tajā, ka impulss tiek pietuvināts nervu šķiedras impulsam, kas mainās. Impulsu uztver tātad smadzenes, tas tiek izmainīts un atgriezeniskās saites rezultātā organisms pats to pielāgo. Tā kā tas vajadzīgs pašam organismam. Tas tā ļoti sausi izklausās, bet tomēr. Vēlreiz jautājums. Kā tas notiek? Drīkst tas izstāstīt? Inga, jā, lūdzu. Viss, kas notiek mūsu ķermenī, dod projekciju uz ādas. Jā. Un mēs ņemam aparātiņu rokā. Un pieņemsim, man atnāk cilvēks un saka, man ļoti sāp vēders. Es viņam uzdodu tikai vienu jautājumu, parāda ar pirkstu, kur. Un šī rajonā es tiešām noteikts metodikas veidā, es tagad lēni virzu aparātiņu pa ādu. Ļoti lēnām. Un āda dod atbildes reakciju tajā vietā, kur tiešām būs problēma zona. Un šī atbildes reakcija ir vienkārša. Vai nu būs sarkans pleķis, balts pleķis, pielipšana, vai ļoti bieži cilvēki brīnās, kāpēc tas aparāts sāka rūkt. Jā. Un mēs zinām, šī vietā ir slimās vietas projekcija. Tā kā Dats teica, bet ja nekas nenotiek, tad ejam tālāk. Tad tur tā problēma nav. Bet mums ir jāzina, ka tad tas nozīmē, ka tās sāpes varbūt tā kā atbalsojas. Jā, viņas projicēsies mazliet tālāk. Skaidrs. Mums ir noteikta zona, pa kur mums ir jāiet. Un tā zona nav tikai punkts. Viņa ir liela. Ja mums cilvēks parādīs vienā vietā, mēs ejam pāri pusvēderam. Un vienmēr, ja ir sāpe, vienalga, vai tā būs locītava, vai tas būs vēders mugura, projekcija būs. Jā, tas ir 99,9%. Labi, jā. Skaidrs, notiek šī reakcija. Man kaut kā šī metode tā kā mazliet atgādina varbūt arī akupunktūru, kaut ko tādu, ja? Arī, tātad iedarbības konkrēti, arī patiesībā organisma atmodināšana, jā, tieši ar punktu. Kur ir kaut kāda paralēla vai nav tomēr? Varētu teikt tā, ka adatu terapijā, speciālists zina vietu, kurā ir jāiedur, lai atjaunotu kaut ko. Ja? Skenerterapijā uzsvars tiek likts uz dialogu, uz šo te elektroda impulsa, sarunu ar ķermeni, ar ādu. Kā Inga teica, āda atbild vienmēr. Ja? Un tā ir arī terapeita darbs, atrast dažādas metodas, lai šī āda atbildētu. Āda tiešām atbild. Tāpēc, ka āda ir robežšķirtnis starp iekšējo un ārējo pasauli. Tīri, varbūt tādai interesē, es jums varu pateikt, ka uz 1 kvadrātcentimetru ādas atrodas 2 siltuma, 12 augstuma, 25 sajūtu un 150 sāpju punkti. Uz cik lielu laukumu? Uz 1 kvadrātcentimetru. Kvadrātcentimetrs, ja? Lūk, tad tas norāda uz augsto informatīvo spēju, kas piemīt tādai. Un tieši tāpēc tas galvenais darbs ir sarunāties ar ādu, kura mums patiesībā parāda. Ja jums arī, piemēram, ir kaut kādas iekšējas problēmas, tad pirmā taču par to stāst āda. Ja? Cilvēkam, kam ir problēmas ar gramošanas traktu, var parādīties uz ādas situmu vienalgas. Ja? Tāpēc te ir tā unikalitāte, ka notiek dialogs, organisms pats sarunājās, un mēs vēlreiz uzsvēršu, atjaunojam organisma funkciju, atjaunojam nervu šķiedras darbību. Es nestāstīšu ķīmiski, kas veidos organismā. Ja? Tas nozīmē, ka sāpes pāriet? Jā, uzreiz. 3 minūšu laikā. Ja viņas nebūs hronisks un nebūs saistīts ar neiralģiju, tagad ar nestāstīšu, kas tas ir, jā, bet viņas principā pāriet 3 minūšu laikā. Jā, uzreiz tāds jautājums. Tā tomēr nav panacēja. Vai ir kaut kādi gadījumi arī, kad to nedrīkst lietot?
Nedrīkst lietot, viens noteikti gadījums ir, kad nedrīkst lietot, ja cilvēkam ir sirds stimulators, tad nedrīkst lietot šī sirds stimulātora projekcijā. Otra lieta, jo viens aparāts otram var traucēt. Jā, tieši tā, viņš var nojaukt bet ritmu. Bet vispārībā pa organismu var strādāt tikai... Jā, es saku projekcijā, tātad vietā, nedrīkst tieši tajā vietā, kur ir projekcija. Otra lieta, ko noteikti nedrīkst pie smagām psihiskām saslimšanām, tiešām, kuram nav vēl, tā kā diagnoze, varētu teikt tā, ja? Un ja cilvēkam ir ļoti akūta kaut kāda neizskaidrojama infekcijas slimība pēkšņi, ja? Tātad kaut kāda, tur 40 grādu temperatūra vai kaut kas, tajā brīdī, kamēr nav noskaidrots. Un arī, piemēram, aklā zarnu iekaisus. Sāpes var noņemt līdz slimnīcai braucot. Saprotiet, mums vienmēr būs jāgriežās pie klasiskā mediķa. Tas ir pilnīgi skaidrs, par to neiet runa. Bet arī šajā gadījumā, ja es esmu, piemēram, mēģinājis ar skeneru, nezinu, vai nu pats iegādājies, vai sarunājis, vai aizgājis un meklējis terapeitu, man pēc tam vienalga ģimenes ārstam droši vien būtu jāinformē, ka es esmu darījis to un to, ja kaut kādas kaut kāda reakcija. Jo ģimenes ārsts otrādi tas nebūs. Ģimenes ārsts man nenosūtīs, acīm redzot, neieteiks. Nevienmēr. Ir gadījumi, kad jau nosūta. Mums, paldies Dievam. Bet, piemēram, tāda lieta, un es iedomājos, kur tas aparātiņš būtu pieliekams, ja piemēram, man ir alerģija. Ko tad varētu darīt? Varbūt sāksim ar to. Es mazliet vēl papildināšu Ingas iepriekšējo, to aizmirst pieteikt. Man liekas, tas diezgan svarīgi, jo cilvēki ar aparātu arī mājās strādā alkoholā, rebumā. Tas atkrīt. Tāpat kā zāles, kā uz medikamenti. Šis aparāts pastiprina iedarbību vidē 3 reizes, un tad iedomāties, kā tur skaidrs. 100 grami un viss. Jautājumā par alerģiju. Sāksim ar to, kad, teiksim, vispārībā, lai aparāti iegādātos, viņus nepārdod veikalā. Ja? Tad cilvēks vispirmām kārtām meklēs kaut kur viņi iegādāties, meklēs arī pirmo apmācību. Un, teiksim, tas savienojamība ir ļoti veiksmīga, ja cilvēks nāk pie terapeita, terapeits strādā, teiksim, ar šīm metodēm un, teiksim, tālāk nodod informāciju, ko darīt pašam mājās, teiksim. Un tad arī būs atbilde, kur jāpieliek, jo alerģijas mēdz būt dažādas. Ja? Jums var būt putekšņu alerģija, jums var būt ēdienu alerģija. Katrā ziņā ar šo instrumentu tomēr ir jābūt tas apmācības. Nevar tāpat ņemt un kaut kur braukāt pāri. Jūs nevarat nopirkt mājās aparātu. Es gribu pateikt vienu lietu. Iedzērs sev un tad masēs sev ar visu. Es gribu pateikt, ka ja jūs arī aparātiņu iegādājaties, tas ir milzīgākais pluss, kāpēc viņu var lietot jebkurš cilvēks. Viņam nav blakus efektu. Jebkurš vecuma ierobežojumi nav mazam bērnam. Zīdaņi. Man ir pats mazākais šobrīd pacients, tas ir 6 mēnešu vecs bērns, kur ir izskaidrāk pilnīgi visi alergologi, viss ir pārbaudīts, nekā nav, bet 20% ādas cilvēks viņam ir jēla. Un mana praksa ir tāda, ka apmēram ap 6. reizi bērniem palīdz ļoti, ļoti ātri, 6. 8. reizē viss tiešām, kas ir saistīts ar alerģiju bērniem ļoti ātri pāriet. Jā, manās rokās šobrīd ir aparātiņš, uz kuru rakstīts ir skenari. Izskatās kā vecs mobilais telefoniņš. Bet gandrīz izrādās, ka gandrīz brīnuma lieta. Zināmā mērā. Pogu ir ļoti maz. Un es sapratu, ka šis ir tas, kas ir vienkāršākais cilvēka mājas apstākļos. Kas zina, paies kaut kādi gadi, un mēs to skatīsimies gluži elementāri. Tas tā, kā tu nezini. Es ļoti priecāšos. Tas ir mans mērķis. Jā, un tad uz galda šeit redz ir otrs, un tas ir lielāks, un tas ir lielākiem cilvēkiem. Proti profesionāļiem, Jā, ar tādu, tas skaitās profesionālais skeneru aparāts un ierīce. Un, protams, ar to ir, vajadzētu tomēr prast, mācēt un iemācīties. Jā, Dāc, jūs teicāt, ka šeit tā saskarsmes virsma te ir kaut kāda... Gudra, jā. Tur caur šejien tie elektrolīti, tā kā ekrāniņš. Tas elektrods ir diezgan gudri saveidots, teiksim, tas būs gari, ja es stāstīšu, bet jebkurā variantā elektrodā ir savu matricu iekšā, kas palīdz sakārtot, tiešām atjaunot šīs te adaptīvās sistēmas. Skaidrs. Tas, kuru es tur rokā un kurš izskatās pēc veca mazas Nokijas, veca aparātiņa, ir starp citu 2014. gadā ražots. Vēl jautājums, Sigrid, lūdzu, vai ir nozīme arī cilvēks varam? Ja tur 2 reizes dūšīgāks, tad tā augsts slānis arī varbūt kaut ko traucē, ne? Āda jau tā pati. Bet tur priekšā ir aizsarga kārtiņa vēl āda. Terapeitam ir lielāks laukums, ar ko darboties. Jā. Lielāka iespēja palīdzēt. Pat tā, jā.
Jā, nu skaidrs. Bieži, jā. Tā, nu tas bija ieskats par šo te runājot vienkārši par skeneri, jā. Bet, ja mēs runājam par ekoves, tad šis nosaukums, jā, uzņēmumi, tas nāk no ekoveselības, jā? Tas nozīmē ekoveselība, kā es to saprotu. Atkal, nekādu medikamentu, jā? Cenšamies, ļoti cenšamies. Bet tātad pats cilvēks, pats tā ir pašārstēšana, var teikt, jā? Tā, nu gan nē. Tas ir mans mērķis, ekoves. Tātad ir maza tāda pa vidu. Ir klasiskā medicīna un ir dzīvesveids, ja, kad mēs ar dzīvesveidu saprotam, kā mēs varam būt veseli. Bet ir veidi daudz un dažādi, kā mēs, nu varbūt arī nemedikamentozi, palīdzam cilvēkam atveseļoties, tātad iegūt veselību. Un tas nav tikai scenari. Ekovesā jau ļoti daudz gadus ir sadarbībā Latvijā ar ļoti pazīstamu ārstu, homeopātu. Latvijā FOL diagnostikas pamatlicēja Jūliju Volginu. Viņš arī strādā ekoves. Jūlijs Volgins ir tas, kas arī lasa pie mums lekcijas. Jo ekoves tā ir... Kas tā ir par metodu? Divos vārdos. Divos vārdos, ja mēs šodien runājam par ādu kopumā un par to, kā mēs iedarbojamies uz lieliem ādas laukumiem ar elektrodu palīdzību, tad FOL diagnostikā pamatā ir tas, ka mēs iedarbojamies, tā kā tu teici, uz tiem mazajiem punktiem. Tātad ir pa ķermeni arī punkti, kas... Tā kā līdzīgi akupunktūras punkti? Jā, līdzīgi akupunktūras punkti. Un tur ir speciāls aparāts, ar kur palīdzību... Atkal aparāts. Atkal aparāts, ierīce, tieši tā, ierīces, gribētu teikt. Ierīce, ar kur palīdzību ārsts, homeopāts atrod tātad organismā šos vājos punktus. Un ar homeopātijas palīdzību, ko arī sagatavo uz tā paša aparāta, cilvēks saņem līdzi homeopātijas preparāts, nes mājās un lieto, un es pateikšu tā, ar doktoru Volginu strādāju jau 17 gadus. Es pie viņa mācījos. Un Dats pie viņa mācījās, jā. Es 3 gadus nodarbojos arī ar FOL diagnostiku, jā. Un es varu pateikt, ka 17 gadu laikā es redzu, kā tas viss darbojās. Un tāpēc scenārs manu dzīvi ļoti izmainīja, jo FOL diagnostika un viss tas lekcijas, un es esmu arī tas cilvēks, kas organizē visu, kas saistībā gan ar FOL diagnostikas kursiem, gan ar apmācību visam, nu, teiksim, parasti cilvēki, lai saprot, kā saņemt šo un būt veselam. Ja, tad scenārs manā dzīvē arī radīja mazliet revolūciju, tāpēc, kad es pārgāju tieši uz šo nemedikamentozo, palīdzēšanu cilvēkiem, kādā veidā kļūt veselam un būt veselam. Ja? Tā kā vēl mūsu kabinetā ir tāda lieta, kā es arī gribu pareklamēt, varbūt pateikt, kad strādā tāds doktors Māris Belte, kas strādā ar šobrīd ļoti fantastisku lietu, un cilvēki arī var izmantot. Viņš ir ievedis Latvijā lāzerterapiju, kas ir fizioterapeitiskā. Ja? Tā tad, nevis tie lielie aparāti, kas griež, bet mazais lāzerīts, kas ir terapeitisks. Ja? Tā, tas ir viss, ko mēs Rīgā lūdzu, jūs varat... Protams, mums ir kabineti arī ārpus Rīgas, un tas ir aizkraut. Bet es saprotu par ekoves, var vienkārši pastīties mājaslapā, lai zinātu vispār, ko nozīmē šāds virziens, jo metodas laikam ir daudz, kuras var būt uzskatīt. Bet pamatā, protams, tā ir scenāra terapija šobrīd un darbs ar doktoru Volginu. Jūs esat uzturu speciālisti, ja? Jā. Vai tas kaut kā, piemēram, šāda terapija iet roku rokā ar uzturu lietām, ja ne tomēr? Es tā kā nobeigumā vispār varbūt gribētu piebilst, kad vispārībā cilvēku veselību, es gribētu teikt, ir paša cilvēka atbildība, un kā viņš ielaiž sevī slimību, tā viņš var viņu arī no sevis izlaist, teiksim, dabūt ārā. Viens no instrumentiem arī ir uzturs, jo tāpēc, kad uzturs, kā es gribētu teikt, ēdiens ir tavas zāles. Teiksim, ja mēs rīvēsim šo aparātiņu, bet ēdīsim tauku pikas iekšā, diez vai mēs kaut ko labu panāksim. Tāpat ir tomēr arī jāskatās, ko mēs ēdam. Tas galvenais, šeit arī tā tiek izsaukta šī te reakcija, un, teiksim, organismā sāk veidoties šie te neiropeptīdi, skan ļoti gudri, bet vienalga viņa izēja materiāls ir olbaltumvielas, neaizstājamās aminoskābes.
Un, teiksim, tad, kad es strādāju saviem klientiem, mēs vienmēr caurskatām arī viņu uzturu, ēdienkarti un kārtojam arī šo. Un īsnībā šīs kopsolis ļoti palīdz. Ir labi rezultāti. Lielas paldies, jāsaka, mūsu šīs dienas viešņām. Tas bija ieskats, par to, kā tad notiek. Un galu galā ir arī citas metodas, kā varbūt cilvēks var atrast, meklēt priekš sevis un sev palīdzēt. Jā, šis ir viens no veidiem. Mēs runājam par skenāru terapiju, un kā jau es tev teicu, kas zina, paies kaut kādi gadi varbūt, un tas viss liksies tik elementāri. Kaut tāds banāls piemērs. Mazās tā korejieši, ķīnieši ir kā vietam ir zvaigznīti. Viņi dažādi sauc, ja? Jā. Arī vesela revolūcija, gan un palīdz tik daudzos dzīves gadījumos. Un tagad, liekas, ir katrā aptieciņā. Paldies liels par šo sarunu. Dzīves virtuve.